un jā, pēc tam arī padalīties. Nu, ko? Tā galvenā šīs dienas saruna ir par Dexcom One Plus, kas principā ir tas pats G7. Tāpēc mēs kopā ar jums, visu daru kopā ar jums, neesmu taisījis vaļā šo kastīti. Ja kaut kur dzirdam slikti, redzam slikti, droši slēdzam mikrofonu un sakam, lai es uzreiz varu arī noreaģēt, lai kaut kur nepalaižu garām svarīgu lietu. Nu tā, Dexcoms. Ok. Mums ir Dexcoms tāda te lietiņa. Tātad šeit ir noteikti instrukcija, un uzreiz ar Dexcom sensoru nāk arī papildus, kā saka, plāksterīts, kas ir super forši, jo iepriekšējā nebija. Labi, to liekam maliņā. Tā, kas ir šis? Jā, šī ir instrukcija, ko mēs arī izmantosim. Te iespējams viņi ir divās valodās. Jā, šitā izskatās pēc mūsējās lietuviešu, jā, latviešu. Jā, tātad gatavs produkts Latvijas tirgumu. Vajagais papīrs, kā avīze. Tāds. Bet katrā gadījumā tā nav vairs grāmatiņa, ko mēs saņemam, izņemot sensorus tagad. Tā. Jā, tā kā mazāk atlikumu un tāpats. Tas ir poši, nu, kas mums te ir? Tātad, es nezinu, kur jūs beidzāt mani dzirdēt, tātad šeit ir mums plāksterītis, kas nāk komplektā. Super. Tad nāk šitāds te apmācības žurnāliņš. Jā, šitāds. Man vienkārši divas kameras, lai jūs saprotat, es no vienas uz otru pārslēgšos, kur ir ērtāk. Nu, un tad tas ir tas viss sensors un transmiteris viss vienā. Mums vairs nebūs 30 dienas, un jāgaida, attiecīgi, šis ir vienīgais aparātiņš, kuru tad mēs arī lietosim. Un, nu ko, un principā viss notiek kā parasti. Tā. Kas mums ir vajadzīgs? Mums vajag tā, es paņemu tagad bērna telefonu. Tas ir bērna telefons, tātad tas ir galvenais nēsātājs un lietotājs šim te jaunajam aparātam. iPhone'am Apple Store'ā mēs meklējam Dexcom un mēs atrodam Dexcom One Plus. Jā? Taisam vaļā. Viņš atkal jau latviski visu rāda. Es jau esmu viņā, man liekas, ielagojusies. Attiecīgi to pašu lietotāja vārdu un paroli izmantojam, ko izmantojām iepriekšējā aplikācijā. Pārskats. Nu, un attiecīgi šeit ir tāpat kā iepriekšējā aplikācijā viss smuki. Kas ir plus? Ja jūs lietojat viedtālruni, viņu varēs arī konektēt ar pulkstentiņu. Attiecīgi bērni varēs arī redzēt šos te datus pulkstenī. Šobrīd tas bija iespējams, ja tur koriģē un māki, kā hakers to visu savienot, tad šis būs iespējams. Dexcoms uztvērējs, tas, kas ir šis, viņš vairāk nederēs, būs pilnīgi jauns. Attiecīgi šis neder, būs pilnīgi jauns, to varēs iegādāties atsevišķi. Bet galvenais ir jāsaprot, ka šis datus uz vecāku telefonu nepāraidīs.
Šis pārraidīs. Tas ir tas galvenais, kas ir jāsaprot. Šis nepārraidīs. Tā, nu tālāk atskaņot video. Paskatieties, tepat ir video. Kurš neko nerāda. Labi. Sensoru rādījumi. Un vairāk viņš man neko, nu, es saprotu, neko nerāda. Skatīt teksta versiju. Nu, attiecīgi viss tas pats, kas iepriekš, tas mums nav nekas jauns. Melnie punkti pa kreisi parāda pēdējo 3 stundu sensoru rādījumus. Labi. Grafiks. Labi. Tagad viņš man tikai ļauj iet tālāk, pēc šīs sekcijas tālāk. Brīdinājums ziņo, jūsu glikozes pārāk augsts vai pārāk zems, ieslēgt brīdinājumus, un tad arī var mainīt arī, skaņas signālu. Mēs šobrīd Robertam uzlikuši tā, lai nepārproti saprastu, kad zemais ir tur tāda skaņa un augstais ir tāda, lai mēs arī nejaucam. Par kādu skaņu iet, tā kā, jo skaņas tur automātā ir diezgan līdzīgas. Trauksmes signāli, atkal brīdinājumu skaņas. Šī ir tā līnija, ko jūs uzliekat, paši sev, no kuras sāks šie signāli skanēt. Es parakstu lieku vienmēr zemāk, jo, ja tā ir tendence kāpt, tad mēs varam preventīvi rīkoties, ja mēs jau zinām, ka viņš kāpj. Tāpēc es vienmēr lieku viņu zemāk, nevis tad, kad jau ir 14 un mēs jau esam nokavējuši. Tāpēc lieciet noteikti šo signālu zemāk. Krāsas, jā. To mēs visu tā kā saprotam. Es parasti lieku to augsto, bet varbūt to varēs tā. Atkal kād izmantot aparātu glikozes līknes mērītāju. Tā. Un tas ir parastais glikometrs, kurš jebkurā gadījumā ir jālieto, un jābūt vienmēr tāpatās, lai viņš ir. Skaitlis bultiņa. Tā. Uzticēties sajūtām nevajadzētu. Vienmēr vajag. Jā, tā kā viņa tomēr šeit arī brīdina, ka nevienmēr viņa aparāts būs precīzs un tā, kad ir jāsaglabā vēsais saprāts, kā saka. Tā. Gatavs. Parakstiet man kaut ko, vai kāds var vienkārši ierunāt, vai viss ir redzams, dzirdams, viss ir uztverams. Vienkārši atmūtojiet. Viss ir ok, Olga, paldies tev liels. Jā, tātad ejam tālāk. Drošības paziņojumi atkal super. Viņi atgādina, kad šis te nebūtu vēlams doties uz magnētiskām rezonansēm, jā. Labi. Lietotnes iestatīšana. Ejam tālāk, iespējot Bluetooth, iespējot razrišits, atļaut paziņojums, ieslēgt paziņojums, razrišits, lietotnes sensoru lietošanu uzsākšanu. Aiziet! Tātad izvēlamies, kur mēs liekam. Robis vienmēr liek uz rokas. Šeit ir arī, kur redziet, no 2 gadiem līdz 6 gadiem. Tātad nomazgāt rokas, nomazgāt vietu, pa lielam to visu esam sagatavojuši. Un noskaidrojam, Robi, vari atnākt likt sensoru? Jā. Mēs izmantojam aplikātoru, tātad mēs viņu attaisīsim. Un šeit ir ļoti svarīgi saprast. Tātad piespiediet un turiet aplikātoru stingri pret ādu, līdz caurspīdīgais aizsargsties iespiedz uz iekšu. Tātad, ja mēs skatāmies, tātad mēs noņemam diezgan stingri, tā kā diezgan stingrs tas vāciņš bija.
Tādā, kur mēs jau redzam arī adatiņu tur iekšā, jā. Lūk, principā, ja mēs tā paskatāmies, ļoti līdzīgs librei. Tie, kuri lieto libri, principā var pateikt, bet baigi foršais viņam te tāda gumija, kas neslīd, tāds baigi labais. Un šis te, redzat šo te plasmasiņu? Šim plasmasiņam ir jāiet iekšā līdz baltai līnijai. Tikai tad izšausies sensors ārā. Tāpēc šoreiz, ja vecais desktops ir ļoti maigi, tikai pavisam nedaudz tu pieliec pie ādas un vari šaut, tad šis būs jāpiespiež kārtīgi, jārabīt, lai šis te baltā daļa ienāk iekšā šajā baltajā. Šī caurspīdīgā daļa ieiet šajā baltajā daļā, sanāk tev jāuzliek virsū. Nu ko, nāksi? Tā kā man tevi, tu nāc sēdies šitien te. Reku roka, tu man šitā. Jā. Robi var tevi filmēt, nē, nevar? Tikai roku. Tikai roka, redziet, Robis man ir ļoti, tā, roka tikai redzama. Šitā? Apstipriniet, ka ir redzama tikai roka. Redzi, Robi, tikai roka var redzēt. Jā, es redzu. Jā, attiecīgi, šitā te daļa, principā, es gribētu parādīt, paši bērni varētu uzlikt šitā ļoti ērti. Vienkārši čiks un iemet iekšā. Attiecīgi, ja mēs mazāks bērns vai viņš negrib likt, tā mēs redzam, caurspīdīgā daļa, mēs viņu iespiežam kārtīgi un ir iekšā. Ko? Ir iekšā. Tev nesāpēja? Drusku, jā? Tev vairāk, man liekas, pēc instrukcijas bija 3 reizes jāpiet apkārt vēl. Šitā te 3 reizes. Un tad mēs liekam šito te, kas nāca komplektā. Obligāti to te jāliek, kas ir komplektā. Mēs uzliksim. Labi. Šoreiz mēs uzliksim. Un tad skatīsimies, kā viņš strādās. Ui. Viņš tāds maigs, baigi foršais. Īstenībā. Riktīgi labi. Nu, pa lielam. Tas no Roberta laikam viss. Tagad telefonā dot. Tagad telefonā dot nekā nebija. Jā, tā kā šī visa daļa sanāk paliek tukša, mēs viņu smuki aiztaisam ciet un metam izkastē viss. Jā? Tātad. Bet pirms mēs metam izkastē, tātad mēs šito visu izdarījām, reku 3 reizes. Rekur vēl ir 10 sekundes, ka viņš tā kā jāpiespiež. Robi piespied ar pirkstiņu, viņu tā kā paturi. Es nevaru tā. Jā, vienkārši paspied. Tātad viņš ir jāpietur, viegli piespied un pieturiet sensoru augšējo daļu. Tas it kā viņam palīdz, nezinu, tur updatetoties vai sapludināties. Uzlieciet, viss. Uzlieciet papildus spilventiņu, viņu sauc par spilventiņu, mēs viņu saucam par plāksteri. Līpošā spilventiņu kopšana. Ja ilgāk saglabāsiet plāksteri sausu un bez svīšanas pirmajās 12 stundās, jo ilgāk tas turēsies pie ādas. Reku, tas ir kaut kāds tāds jaunums, kas iepriekš nebija runāts un vispār tā kā akcentēts. Ja? Kad tas kļūs mitrs, viegli nosasniet to, cik drīz vien iespējams. Ja tā nolābjas no ādas, nogrieziet nolobījušās daļas un uzlieciet medicīnisko lenti. Nu, tāda jauna arī izskatās ļoti forši, tikai roka. Jā, Olga. Jā. Nu ko, un šeit savienošanās pārī kods. Atrodiet un ievadiet, kur tad mēs redzam šo te 4 ciparu. Viņš atrodas kur šeit. Šis ir 4 ciparu kods, bet arī varam uzņemt ar QR kodu. Viņš pats nolasa šo kodu. Sensora meklēšana ar savienošanu pārī. Sazdać pāru. Savienot, turam īkšķus, savienošanu papiru. Ir. Un tagad vienmēr turiet tālruni 6 metru attālumā no sensora. Tas ir tas pats paliek, jā. Izmetiet aplikātoru un ievērot vietējās vadlīnijas.
24 minūtes. Jūs ticat? Nav vairs 2 stundas. Tās ir 24 minūtes un uzmanību. 24 minūtes kopš viņš tiek palaists ādā. Mēs pat nesavienojām viņu pārī ar telefonu. Viņam jau atskaite sākās tiklīdz viņš ir iešauts ādā. Tas ir momentāli vienkārši. Attiecīgi, es varēju jau pirms mēs sākām uzlikt viņam sensoru un šīs visas darbības veikt pēc tam, un principā būtu palikusi 5 minūšu tur uzsildīšana. Un kas notiek? Tad, kad jums būs viens sensors un jūs liksiet otru sensoru, vairs nebūs 2 stundu nepārklāšana. Jūs redzēsiet līkni visu laiku. Jā, mīļais, viņš saka labi. Tā, kas man te ir? Labi, ja tālrunis būs iesaistīts klusuma režīmā, jūs nedzirdēsiet, nejutīsiet trauksmes signālus. Es sapratu. Tātad 23 minūtes. Mums jau iet saruna. Cik mums iet saruna? Es neredzu, cik mums iet saruna. Kaut kādas 20 minūtes, 25 minūtītes attiecīgi. Pa lielam visi, kuri grib sagaidīt, vai uzsildīsies, neuzsildīsies, jūs varat uz šo pašu linku, kas ir bijis Zoomam, ja, atkārtoti pieslēgties. Mēs varēsim pavērot, kas tad notiek, kad viņš saslēdzās. Bet tas, protams, nav viss. Ko mēs darām tālāk? Šis jau mums tikai tagad rāda to veco sensoru. Šis mums rādīs jau jauno sensoru. Bet kur ir mans telefons? Mans telefons ir šeit, kurš filmē. Mēs ņemsim talkā vienu citu iPhone. Un tad mēs meklējam aplikāciju Follow. Tā, pagaidi. Tas ir Apple Store. Šāda te aplikācija. Dexcom Follow. Pilnīgi identiska, kāda viņa ir ar G7. To es biju pārbaudījis, biju instalējis arī no ārzemes saitiem iepriekš. Tātad šādi tas izskatās. Tagad mēs izvēlamies reģionu. Ak, Dievs, mums nekas nav jāčakarējās. Ak, Dievs, nenormāli vienkārši. Tā, I agree, submit. Tad viņš rāda attiecīgi par to, ko tas viss nozīmē. Mums tātad vajag saņemt brīdinājumus. Hello. More ways to follow. Tātad mēs varam vēl savienot. Un tagad es nošērošu ekrānu ar to, ko mums bija atsūtījis. Tagad uz citu redzēsiet. Attiecīgi 60% mazāks sensors salīdzinājumā ar Dexcom One. To mēs saprotam, viņš ir mazāks. Viss vienā jeb raidītais iebūvēts sensorā, jā, 10 dienu sensors plus 12 stundu darbības laiks. Attiecīgi, sensors darbojas 10 dienas, bet viņam ir papildus 12 stundas, lai jūs varētu uzlikt jauno sensoru. Un tāpēc tās glukozes līmeņi būs pilnīgi nepārtraukta. Pilnībā. Sensoru uzsildīšana 30 minūtes, to, ko mēs jau paprasījām. Share and follow iespēja glukozes līmeņa radījumu sekošanu līdz 10 lietot. Bērni, ejiet spēlēties. Tiešām, tagad tu varēsi brīvsalu. Jā? Ar telefonu. Telefonu pagaidām nevar iedot. Jā, tātad līdz 10 bērni, līdz 10 lietotājiem. Jā? Attiecīgi mēs pieslēgsim tēti, mammu, omīti, opīti, auklītes, bērnu audzinātājs. Tā. Es nostopēšu šēru. Un tagad mums ir šis, jā. Tātad, you're not following anyone. Šobrīd viņš saka, ka tu nevienam neseko. Es saku, labi, kā man... Un laikam te kaut kas ir tagad
Nu, es baigi tagad es domāju, varbūt es baigi neiedziļināšos. Find answers. Jā, te ir laikam jāpavēro, kā to dabūt gatavu. Es tagad mēģinu vienkārši bakstot kaut ko, nu šeit nav viss acīm redzams, jā? Varbūt man ir jāņem pirmais telefons. Kur ir savienojums, sensoru uzsilšana. Viņš rāda 0,0 minūtes, bet mēs saprotam, tagad tā visa informācija ir tāda pati līdzīga kā iepriekšējam. Šeit vēl viņam ir palaicis uztvērējs, nav savienots pārī, bet tur viņam vairs īstenībā īsti. Uztvērējs attiecīgi šis te ir iespējams savienot atsevišķi. Ievadot savu pirmo, jūs vēl neesat. Attiecīgi šī būs dienas grāmata visiem jūsu notikumiem par ēšanu, par sportu, par insulīnu devām. Jūs šeit varēsiet pievienot glukozes līmeni asinīs, jūs varat pievienot, kad jūs mērat insulīnu. Tā labi, izmērīsim. Reģistrēt glukozes līmeni, kalibrēšana nav pieejama. Labi. Insulīns ātrās darbības, un jūs ierakstiet datumu un laiku, un cik jūs ievadījāt. Un to noteikti visu forši varēs redzēt aktivitātē, atskaitēs, aktivitātes, kur jūs varat fiksēt. Attiecīgi šeit tas jums palīdzēt saredzēt tās lietas, kad jums, piemēram, bērnams nodarbojas ar, nezinu, skriešanu vai riteņbraukšanu vai treniņu, ko jūs redzat, kā cukurs iedarbojas pēc treniņa, piemēram, vai pēc gulēšanas, tur diendusas un tā tālāk. Jūs varēsiet vilkt kaut kādas paralēlas. Savienojums, kur ir Apple Health, super, aktivizēt. Es īstenībā, Robis, laikam Apple Health nav lietojis. Tā kā attiecīgi viņš redzēs šajā te ātrajā rekur. Viņš varēs redzēt šo te grafiku arī Apple Store. Šobrīd tas nav par viņu, jā, tad viņš tagad kaut kādu rāda. Šito es tagad nevaru baigi komentēt, mēs baigi nelietojam to Apple Health viņam. Tāpēc, bet attiecīgi šeit jūs varēsiet redzēt, un tātad savienojums Apple Share, sāciet darbu, nepieciešams internets tālāk, uzaiciniet sekotājus, izvēlieties draugus, tā. Un datu kopīgošana, tālāk, paziņojumi. Nav aktīvi uzaicināt sekotājus. Segvārds, piemēram, mamma. Izvēlēties no kontaktpersonām, mamma. Šitā varētu būt. Tā, pagaidi, 2929. Labi, nezinu. Nebūs. Pagaidi. Segvārds mamma. Es vienkārši skatos pēc ēpasta, ko viņš... Jo man ir dažādi ēpasti. Labi. Izvēlamies šo tālāk. Ko viņš man ļauj mainīt. Piemēram. Tālāk ieslēgts. Un tad es varu reģistrēt, kāds ir tas pie zemā 3,9, augstais nevis 14, bet mums liekam 7,5. Un atliktais paziņojums stunda
Es parasti nelieku, es lieku kaut kādas 30 minūtes. Nav datu izslēgts. Nu, ja viņš neatrod, nu var, nezinu, neslēgšu. Un tad mamma, tātad pašreizējais sensors rādījums un tendenču grafiks. Nu, šeit visam būs jāaiziet cauri kārtīgi, nosūtīt uzaicinājumu. Attiecīgi es ņemu telefonu, to savējo, un man vajadzētu atnākt, kur ir Dexcoms, jūs pievienoja, darba sākšana, kur man te, kur ir pieņemt uzaicinājumu. Tā man rāda 10 minūtes, mazāk ir palikušas. Es aicinu varbūt atkārtot pieslēgties, ja gribat nosūtīties līdz galam. 5 minūtītes palika. Nu, you're invited. Un tad mēs spiežam accept. Un start following. Un viss. Un tātad man nāks uz telefona paziņojums. Un tā mēs darām ar visiem tiem cilvēkiem, ko mēs gribam uzaicināt. Labi, man vēl ir uzaicināt sekotāju Renārs. Brālis. Brālis. Tālāk e-pasts. Renārs Jaunzems gmail.com. Kāpēc es to daru? Nosūtīt uzaicinājumu. Tāpēc, ka šis telefons ir Huawei. Es jau biju pirms tam reģistrējusi viņu, jā. Es gribu paskatīties, ar kādiem telefoniem ir tā sadarība. E-pasts. Tā. Es nepareizi nosūtīju. Tā. Brālis. Tā. Noņemt sekotāju. Labi. Uzaicināt sekotāju. Brālis. Jaunzems. Renārs. Jā. Tā. Tālāk. Nosūtīt uzaicinājumu. Jā. Un tad mēs ņemam brāļa telefonu. Skatāmies, kur ir atnācis. Un pieņemt uzaicinājumu. Un šis ir Huawei, tas nav iPhone. Tas ir labākais, tas, ka tajā var būt dažādi telefoni. Bet joprojām pastāv tāda problemātika, kad iespējams kaut kādi telefoni neņems pretī. Šobrīd, jebkurā gadījumā, Dexcoms saka, ka ir lielāks telefonu klāsts, bet tāpat tās jābūt uzmanīgiem. Jā, un kur viņš attaisīja to pašu un pieņemt. Ja varat mainīt tos vēlāk, Landa Jaunzema iestatījumā, sākt sekošanu. Tātad šobrīd mums ir 2. Tā, mums ir palikušas 3 minūtes, jā. 3 minūtes. Es aicinu atkārtot pieslēgties, ja ir vēlme. Paskatīties, kas būs, kad viņi savienosies. Tātad. Glikoze. Signāls un Robert! Atnāc! Nu, vajag savienoties. Signāla zudums. Viņš ir tik foršs. Ups, jā. Un attiecīgi. Jā. Tu neesi, Robert. Panāc. Sensors pazaudēja tevi. Mēs ļoti gaidām, ka viņš savienosies. Nu, tāpēc, ka mums ir prieks.
Skaties, un tagad mamma tevi nekacinās ar jautājumu, kāds tev cukurs mammai varēs redzēt telefonā. Labi. Labi, jā. Tūlīt viņš viņu atradīs. Bērni. Un start following. Un viss. Un tātad man nāks uz telefona paziņojums. Un tā mēs darām ar visiem tiem cilvēkiem, ko mēs gribam uzaicināt. Labi, man vēl ir uzaicināt sekotāju Renārs. Brālis. Brālis. Tālāk e-pasts. Renārs Jaunzems gmail.com. Kāpēc es to daru? Nosūtīt uzaicinājumu. Tāpēc, ka šis telefons ir Huawei. Es jau biju pirms tam reģistrējusi viņu, jā. Es gribu paskatīties, ar kādiem telefoniem ir tā sadarība. E-pasts. Tā. Es nepareizi nosūtīju. Tā. Brālis. Tā. Noņemt sekotāju. Labi. Uzaicināt sekotāju. Brālis. Jaunzems. Renārs. Jā. Tā. Tālāk. Nosūtīt uzaicinājumu. Jā. Un tad mēs ņemam brāļa telefonu. Skatāmies, kur ir atnācis. Un pieņemt uzaicinājumu. Un šis ir Huawei, tas nav iPhone. Tas ir labākais, tas, ka tajā var būt dažādi telefoni. Bet joprojām pastāv tā problemātika, kad iespējams kaut kādi telefoni neņems pretī. Šobrīd, jebkurā gadījumā, Dexcoms saka, ka ir lielāks telefonu klāsts, bet tāpat tās jābūt uzmanīgiem. Jā, un kur viņš attaisīja to pašu un pieņemt. Ja varat mainīt tos vēlāk, Landi Jaunzem iestatījumu, sākt sekošanu. Tātad, šobrīd mums ir 2. Mums ir palikušas 3 minūtes, jā? 3 minūtes. Es aicinu atkārtot pieslēgties, ja ir vēlme. Paskatīties, kas būs, kad viņi savienosies. Tātad, glikoze, signāls un Robert! Atnāc! Vajag savienoties. Signāla zudums, viņš ir tik foršs. Jā, un attiecīgi. Jā. Tu neesi, Robert. Panāc, sensors pazaudē tevi. Mēs ļoti gaidām, ka viņš savienosies. Tāpēc, ka mums ir prieks. Skaties, un tagad mamma tevi nekacinās ar jautājumu, kāds tev cukurs mammai varēs redzēt telefonā. Labi. Labi, jā. Tūlīt viņš viņu atradīs. Bērni. Vai mežoņi. Tā kā, jā, tas ir baigi foršā lieta. Renār. Jā. Lūdzu. Lai man pabeigt, un tad jau... Tā, kamēr vēl mums ir 1 minūte, gandrīz 2 minūtes, slēdzam iekšā mikrofons, jautājiet jautājumus, kas jums ir, lai varam... Robert, nē, prom. Viņu vajadzēja piesiet. Es aizmirsu par to, ka viņš aizgāja.
Jā, nu tā kā Huawei, iPhone, pietrūkst varbūt Samsunga, bet viss notiek. Uh, Tā, nevienam jautājumu nav. Visi saprot, ka Dexcoms principā ir pieejams. Viņš parādīsies aptiekās, cik man zināms, jūnijā jau. Tā kā tas ir super, puper forši.